Siltumnīcas tarifi Latvijā atšķiras pat 3 reizes, un daudz vietā ir ievērojami augstāk nekā Rīgā. Kāpēc tā? To mēs vērtējām mūsu revīzijā, un mēs secinājām, ka nozīme ir kurināmā veidam, sistēmas lielumam un trešām kārtām pakalpojumu sniedzēju finansiālam stāvoklim. Pēdējos gados Latvijā ir panākts būtisks progress. Ap 70% no apkuras šobrīd tiek nodrošināta ar vietējo biokurināmo. Taču novados joprojām ir gana daudz veci dabasgāzes un malkas apkuras katli, kas ir dārgi. Ir liela atšķirība starp lielajām pilsētām un maziem ciemiem, kur centralizētā apkura bieži vien apkurina vien dažas mājas. Un šīs sistēmas ilgtermiņā ir ekonomiski dzīvot nespējīgas. Un trešais, zemes tarifs nevienmēr nozīmē lētu siltumu. Uzņēmumu finansiālais stāvoklis bieži vien ir salīdzinoši vājš. Kad sistēma ir nolietojusies, pienāk laiks investēt, iedzīvotāji var saskarties ar lielu izmaksu kāpumu. Lai situāciju labotu, mēs esam aicinājuši Klimata un enerģētikas ministriju sniegt atbalstu pašvaldībām, tām plānojot ieguldījumus savās centralizētās siltuma apgādes sistēmās, lai netiktu atkārtotas iepriekš pieļautās kļūdas un ieguldījumi būtu ekonomiski pamatoti.